sveiciens 2026. gada 27. jūlijā. Atalaja senais brauc uz šejieni, uz šo burvīgo baznīcu. Sen nav sanākt braukt līdz šienei, visu laiku man sanāk apkārt braukāt. Visu laiku ir apļi. Tas man nav tā pa ceļam, man citā vietā vienkārši. Bet labi. Šodien arī burvīga diena. Pelvērt es nebraucu, tomēr pabraukos pa pilsētu apkārt. Un tad lūk, tālūk, kas vēl? Es sajūsminājos pa vienu blogeri, vienu meiteni. Kā nosacīt meiteni, tas priekš manis viņa meiteni, bet sieviete, kad 40 gadu varbūt. Latvieta, bet man patīk, ka viņai ātrunāšanā varētu likt 10 balvas viennozīmīgi. Kā viņa tos savus, ko viņa stāsta, tur tādas skeči kaut kādas baļāviens, tas ātrums, kā viņa runā. Bet, labi, viņa, protams, viņa izmanto, viņai priekšā ir uzrakstīts, viņai lapels, tur sarakstīts, laikam, tās tēmas, nezinu, varbūt ne visi teksts, bet apmēram tā, un tā viņa bliež vaļā, un tā pārslēgšanās arī. Kas spēja pārslēgties, ka no vienas tēmas uz otru vienkārši momentāli, tur bez aizsiešanās. Tur ir kā vienmuļs tas teksts tā kā aiziet, liekas, bet klausies, saprot, par kaut ko citu jau ir runa pavisam. Sākas pa vienu, pēc tam pa citu. Tālūk, tādi mums talanti ir. Labi, ne par to stāstu, ko es gribēju teikt. Manī tūlīt, cik tas sanāk? 17, 20 dienas, pēc 20 dienām tūra priekšā nedēļa. Maršruts ir izplānots, viss mantas ir vairāk vai mazāk saliktas, bet šoreiz būs uz vieglo. Šoreiz vieglajā braukšu, būs pēc iespējas mazāk līdzi. Un domāju, būs viss kārtībā. Sen nav braukts lielu gabalu, bet jau nebūs tik slikti. Viss labi, aizbraukšu uz augšstei. Cīnās.